Labrīt, jau otrajā jaunajā superbingo, un tiešām ir milzīgs prieks jūs visus atkal redzēt. Arī šorīt mūs sagaida aizraujoša spēle, un mēs ar lielāko prieku studijā sveicam visus 24 šī raidījuma dalībniekus. Jā, pagājušajā raidījumā visi studijas viesi vēl labu laiku pēc izlozes beigām nebija gatavi šķirties no saviem komandas biedriem un dalījās iespaidos par jaunumiem. O jā, jaunais superbingo tas ir spēlēt prieks un veiksme komandā, jo katra spēle atnesīs laimestu gan katram dalībniekam, gan arī komandas bankai. Un raidījumā pirms nedēļas tika pirmo reizi iegriezts arī mūsu iespaidīgais lielais laimes rats, uz kura šobrīd ir īpašs jaunums - autorats ar automašīnu laimestiem. Un runājot par automašīnām, mēs bijām acu liecinieki aizvadītajā raidījumā, kā Rolands Treigots no Ventspils laimēja automašīnu Volkswagen Tiguan Life superbingo 5 auto izlozē. Bet es ceru, ka tieši šorīt kādam izdosies laimēt superbingo 277 000 eiro vērto uzkrājumu, kuru šajā rītā izspēlēsim līdz augstākajai 43. robežbumbiņai. Un, ja laimētāja kvītī būs atzīme arī par dalību Jokers un Jokers 7 un superbingo tiks atminēts līdz 42. bumbiņai, tad tiks laimēta arī sapņu māja, ko uz laimētāja zemes uzbūvēs uzņēmums Somu māja. Taču sāksim raidījumu kā jau ierasts ar lototronu un noskaidrosim pirmās 10 izlozes bumbiņas. Lai jums veicas! Un aiziet, izloze ir sākusies. Augstākā, dārgie draugi, augstākā 33. robežbumbiņa šīs nedēļas skaita loterijas superbingo izlozē. Tā ir 43. 277 000 spēles. 25. Nu ko, turam īšķus visu kopā. Vienīgais, laikam, jums grūti būs īkšķus turēt, jo es domāju, ka daudz no jums šobrīd mājās sežot pie 71. saviem televizoriem piedalās arī izlozē un atzīmē uz šo izlozi iegādātajos superbingo kvītīs skaitļus, kurus 39. mēs ar Kristu nosaucam. Kristu šajā gadījumā. Tātad skaitlis 39, nākamais 5. skaitlis 5, un pagaidām viss kā ierasts. Jā, protams, ka ir daudz dažādu jaunumu. Auditorijas spēlēs 27. komandu banka, papildu spēles, izloze paliek nemainīga. 9. Tātad katrā kārtā ir 10 bumbiņas, tas attiecas uz 1., 2., 3. kārtu. Un noslēdzošā 4. kārta. 56. Protams, ka tad arī visu uzmanību būs uz robežbumbiņu augstāko 43. šajā izlozē. 10. Labi, esmu pamudinājusi jau tā iekomentēt lototronu 1. kārtu no 10 izlozētajām 38. bumbiņām. Viens dalībnieks ir atminējis 9 skaitļus. Katrā atlases spēlē 4 komandu dalībnieki vienmēr piedalīsies sekojošā secībā – lilā, dzeltenā, sarkanā un zaļā. Un tūdaļ pat es palūkšu Kristu izlozēt pirmo laimīgo kārtas numuru. Un tātad spēli šodien uzsāks spēlētāji ar kārtas numuru 4. Un kā pirmā savu izvēli veids Lilā komandas dalībniece Dzintra Zālīte no Pabažiem, kuras hobijs ir braukt ar auto, bet superbingo skatās jau no paša sākuma. Un jūs izvēlaties. Jūs esat laimējuši 300 eiro un savas komandas bankā ieskaitāt 100 eiro. Jūs varat doties pie savas komandas. Tālāk sagaidām dzeltenās komandas spēlētāji. Tas ir Frants Snapaitis no Saldus novada, kurš ir diezgan veiksmīgs spēlētājs, jo momentu loterijā Bagāts ir laimējis galveno laimestu. Jūsu izvēle Neona spēles atlases spēlē. Jūs būsiet Neona spēles otrais dalībnieks. Varat doties pēc spēles iekārtas. Un kā nākamo aicinām Sarkanās komandas spēlētāju Agri Apsīti no Ventspils novada, kurš superbingo skatās katru nedēļu, bet ja izdotos laimēt, tad dalītos ar bērniem, kā arī kaut ko atlicinātu veselībai. vai nu naudas laimests vai pirmais Neona spēles dalībnieks. Jūs izvēlaties būt par Neona spēles pirmo dalībnieku. Varat doties pie spēles iekārtas. Un kā pēdējo sagaidām Zaļās komandas spēlētājs Armāns Dambītis no Rīgas, kurš līdz šim superbingo skatījies reti, bet tagad skatīšoties biežāk. Un šobrīd, Armān, jums ir pēdējā izvēle, un es jūs apsveicu ar laimētājiem 400 un komandas bankā ieskaitām 200 eiro. Jūs varat doties pie savas zaļās komandas, bet nu laiks Neona spēlē.
Kungi, apsveicu jūs ar veiksmīgo atlases spēli. Kā rezultātā esam pie neona spēles iekārts un jau tūlīt pat uzzināsim, kādus laimestus šajā rītā sev sarūpēsiet. Agri, jūs savā anketā rakstat, ka Super Bingo spēlējat regulāri no pašiem pirmsākumiem, bet vai studijā esat pirmo reizi? Pirmo reizi. Kā jums pie mums patīk? Brīnišķīgi. Kā ir labāk skatīties ekrānu tajā pusē vai būt te uz vietas? Labāk šeit izbaudīt tās emocijas. Izbaudīt spēli. Tieši to es arī jums vēlēšu. Un jūsu pretinieks šajā rītā ir Prants, kuru es jau iepriekš pieteicu kā ļoti veiksmīgu spēlētāju. Momentu loterija bagāts. Lielais laimes bija jūsu. Kurā gadā? 2020. 2020. Vēl pavisam nesen. Pēc kāda laimes šorīt atbraucāt, Prants? Uzlabot iepriekšējo laimestu. Uzlabot iepriekšējo 150 000? Nē. Pagājušajā gadā 11. novembrī bija Latvijas dienā. Un ko jūs laimējāt Latvijas dienā? 2000. 2000. Jā. Un šajā rītā esat atbraucis uzlabot. Noteikti. Vēlēšu jums veiksmi, jums būs. Otrā izvēle, Agri, jums pirmā roka. Sākumā atklāsiet savu laimīgo krāsu. 1 no 4 aizklātajiem lauciņiem esam gatavi sākt spēli. Tātad Agris spēlē startēs ar sarkano krāsu. Pran, jūsu izvēle no 3 atlikušajiem, lūdzu. Un Prana laimīgā krāsa šajā rītā būs zilā. Tātad tālāk, kungi, dosieties pie savas laimīgās krāsas aizklātajiem lauciņiem. Agri, jums būs pirmā izvēle no 5 sarkanās krāsas aizklātajiem lauciņiem, zem kuriem atrodas naudas summas no 400 līdz 2000 eiro. Lai jums veicas, kuru lauciņu vērsiet vaļā? Lūk, šis un jūsu laimes 400 eiro. Tiesa gan teikšu pagaidām, jo to būs iespēja vēl uzlabot. Pran, jūsu gājiens, zilā krāsa jūsu. Lūk, šis 600 eiro. Kā jau minēju, jums ir visas iespējas savu laimestu uzlabot ar papildu reizinātājiem. Zem šiem 5 aizklātajiem lauciņiem 5 dažādas iespējas. Zem 2 lauciņiem ir atzīme reiz 1, un tad ir pa vienam reiz 2, reiz 3 un reiz 5. Šeit gan vairs varat neskatīties uz krāsu, izvēlties, kura jums labāk tīk. Agri, 400 eiro tiek sarēzināti ar 5. Tas attiecīgi nozīmē, ka jūsu laimes šajā rītā 2000 eiro. Pran, ar kādu reizinātāju? Jūs dosieties tālāk. Reiz 1 laimests paliek nemainīgs 600 eiro. Neona spēle ir noslēgusies. Prāna apsveic jūs ar iegūto 2. vietu, laimētajiem 600 eiro, un ar 2. vietu jūs savai komandai komandas bankā pieskaitat 300 eiro. Vai nav brīnišķīgi? Zeltnā komanda sagaida savu dalībnieku ar ovācijām, bet Agri, man jums vēl kāds jautājums. 2000. Uzvara neona spēlē, vai tomēr atsakaties no šīs naudas summas un dodaties uz lielo finālu? Ja sākumā pietiks ar naudiņu. Bet ar uzvaru neona spēlē jūs, Agri, savas komandas bankā pieskaitat 400 eiro. Lūdzu, varat doties atpakaļ pie savas komandas, kura jūs jau gaida, bet mēs šobrīd turpinām ar Lotatrona izlozi un sagaidām jau nākamās 10 izlozes bumbiņas. Turpinām izlozi. Tātad arī šīs nedēļas auditorijas spēles 34. iesākušās veiksmīgi. Veiksmīgi, es domāju, tādā ziņā, ka spēles uzvarētais neona spēlē 59. iepriecina gan sevi ar vērtīgu naudas laimestu, gan komandas bankā ieskaita 66. Attiecīgo naudas laimestu. Un arī viena vieta paliks tukša, bet tukša nepaliks. Tā tiks kādam? 43. No kuras komandas nezinām, to visu parādīs izloze. 36. Tikmēr pirmais centrs ir atminēts laimestu par pirmo centru saņem 2 spēlētāji. Vieta finālā pagaidām ir brīva. Skatīsimies, kas notiks pēc nākamajām auditorijas spēlē, bet skaidrs ir viens, ka finālā 75. Neatkarīgi no tā, vai auditorijas spēles uzvarētājs attiecīgi medus spēlē un riska spēlē izvēlēsies doties uz finālu vai nē. 60. Bet 4 finālisti mums būs, un no 4 finālistiem tuvāk raidījuma beigām noskaidrosim, kurš jau 2. reizi iegriezīs 48. jauno lielo laimes ratu. Nu redzēt, cik veiksmīgi mums rit izloza. Jau ir atminēti 70. 13 skaitļi. Nu, sagaidīsim 20. bumbiņu, dosimies nākamajā auditorijas spēlē, un šo kārtu noslēdzam ar 20. skaitli 20. Pēc 20 izlozētajām bumbiņām mums ir viens līderis ar 14 atminētiem skaitļiem. Bet tagad ir laiks noskaidrot 4 dalībniekus, kuri dosies uz atlasi medus spēlē. Armand, lūdzu. Uz medus spēles atlasi aicinām katras komandas dalībnieku ar kārtas numuru 2.
Un tātad pirmā savu izvēli veiks Lilā komandas spēlētāja. Ieva Ločmēlē, skolotāja no Liepājas, kura cer iegriezt lielo laimes ratu. Viņai patīk sēņot un lasīt dzintarus. Ieva, 1 no 4 lauciņiem jūsu. Jūsu laimests 300 eiro, bet ar šo laimestu jūs arī savas komandas bankai pieskaitat 100 eiro. Dodamies tālāk. Kā nākamā savu izvēli veids dzeltenās komandas dalībniece Karīna Kamīnska no Jaunciema. Viņai ļoti patīk atpūsties ar ģimeni, arī patīk sēņot un arī grib iegriezt lielo laimes ratu. Karīna, 3 iespējas, 1 no tām jūsu. Jūs būsiet medus spēles pirmā dalībniece. Apsveicu, lūdzu dodaties jau pie spēles iekārtas. Dodamies tālāk. Izvēli aicinā veikt sarkanās komandas dalībnieci Baibo Lamberti no Dobeles. Viņa spēlē Super Bingo, skatās Super Bingo un priecājas par citu laimestiem. Baiba no šeit 50 uz 50. Medus spēles dalībniece vai 400 eiro. Medus spēles otrā dalībniece Baiba. Apsveicam, vēlēsim veiksmi jums spēlē. Un tālāk sagaidām. Rudīte Jodžonaite no Rīgas. Vidzemniece, kas tagad dzīvo Rīgā, audzina 2 meitiņas un labprāt skatās Super Bingo. Rudīte, lūdzu atklājiet, kāds tad ir jūsu laimests. Tie ir 400 eiro, bet ar šo laimestu jūs savas komandas bankai pieskaitat 200 eiro. Protams, ka komanda aplaudē un gavilē, bet mēs esam gatavi uzsākt medus spēli. Medus spēles lielākais naudas laimes 12 000 eiro, ko var veiksmes gadījumā laimēt viena spēlētāja. Karīna, apsveicu ar lielisku izvēli. Paldies. Kāda sajūta jaunajā Super Bingo? Lieliski, fantastiski īstenībā. Neticās. Ne, bet viss kārtībā, uzspēlēsim medus spēli. Labi. 40 aizklāti lauciņi būs, pēc mirklīša katrai no jums pamīšas būs iespēja atvērt pa vienai šūniņai, bet Krista, aprunāsimies ar Baibu. Baiba, sveika. Sveiki. Tad satraukusies šķietat. Bet, protams. Bet patīkams satraukums. Nu, jā. Super Bingo studijā pirmā reize. Nē. Kurā? Godīgi sakot, jāņem kāja pirksts būs palīgā, lai saskaitītu. Tas ir ļoti labs rādītājs. Nu, vēlēsim arī turpmāk jums visus ģimenes pirkstus ieskaitīt un saskaitīt, atrodoties šeit studijā. Labi, nekavēsimies. Sāksim spēli. Jānoskaidro, pie kādiem laimestiem dāmas šorīt tiks. Un laimesti noteikti būs. Šūniņām ir laimesti no 150 līdz 4000 eiro. Ar 4000 tādas ir 3 šūniņas. Ķeramies klāt, Karīna, pirmais gājiens. Sākam spēli ar 4000 eiro. Lieliski! Baiba, jūsu gājiens. Un jūsu spēli uzsākat ar 450 eiro. Kādas ir tagad sajūtas? It kā no vienas puses varētu spēli jau pārtraukt, bet vēl ir 2 gājieni. Otrais gājiens. Kā jums tas patīk, mīļie draugi? Super. Vēl 4000 klāt. Cik kopā jau ir? 8. Jā, tieši tā. Baiba, man liels prieks, ka jūs priecājaties līdz ar Karīnu, bet jums ir jāatver arī savs nākamais laimests. 700 eiro tiek pieskaitīti pie 450. Super, jums arī vairāk nekā 1000 jau ir. 1150. Vēl viena šūniņa ar 4000 kaut kur ir. Kaut kur ir, jā. Jā. Meklēsim. Un pēdējais gājiens un pieskaitām 8500 un spēle ir noslēgusies ar 8500 eiro. Spēle nav noslēgusies, jo Baibai ir vēl viens gājiens, un es izmantošu šeit Armanda vārds. Baiba, tur ir vēl vieni 4000, lai jums veicas. Bet tomēr pie 1150 jūs pieskaitat 150 eiro, attiecīgi Baibas laimes 1300, un tagad gan medus spēle ir noslēgusies. Baiba, mēs jūs apsveicam, un jūs varat pie savas komandas doties un paziņot viņiem, ka sarkanās komandas bankā tiek ieskaitīti 300 eiro. Karīna, es neprasīšu, kā tev tas izdevās. Es nezinu. Tā ir tikai un vienīgi veiksme, kas mājo šeit Super Bingo studijā. 8500, pagaidām vēl neviena vieta finālā mums nav aizņemta. Varbūt var piedāvāt vietu finālā? Jūs tiešām vēl domājat? Nu, nē, es laikam tomēr ņemšu naudu. Tā nedara laikam vai noteikti? Nu, ņemšu naudiņu. Apsveic pirmā vietā, 8500.
Un paskaties, kā sagaidīs dzeltenie tevi atpakaļ pie sevis komandā, jo komandas bankā tiek ieskaitīti 400 eiro. Es savukārt atgādināšu, ka komandas banka tiks sadalīta starp visiem tiem spēlētājiem, kuri nepiedalīsies nevienā no auditorijas spēlēm. Šobrīd līderos ar 900 eiro ir dzeltenā un sarkanā komanda. Zaļās komandas bankā 600 eiro, bet lilā komandai 400. Bet nu gan ir laiks izlozēt pirmos 4 no 8 nākamās nedēļas auditorijas spēlētājiem. Un šoreiz komplekta raukā atrodas 12,600 iesūtītie biļešu komplekti. Nākamajā nedēļā tiekamies ar Indru Lūsi. Pēc vienas nedēļas tiksimies arī ar Žanna Ciemiņa no Jelgavas. Tūdaļ arī noskaidrosim, kurš būs nākamās nedēļas dalībnieks. Vēl viens, un tas būs, izlozējam no šīs puses, Līga Kreisliņa no Smiltenes novada. Un šajā izlozē mēs izlozēsim vēl vienu spēlētāju. Un tas būs šīs kvīts, tā būs šī kvīts īpašniece Daiga Vizbule no Talsiem. Tiekamies ar jums pēc nedēļas, bet šobrīd reklāmas pauze. Esam atpakaļ Super Bingo, un nu laiks parunāt par labajiem darbiem, jo Latvijas Loto piedāvā arī sabiedriskā labuma loterijas, sporta loteriju un 100-gadus loteriju. Tieši tā, abām šīm sabiedriskā labuma loterijām ir arī savas papildus spēles. Un sāksim ar sporta loterijas papildus spēli, kuras ietvaros šonedēļ 500 eiro laimē 4 dalībnieki. Un tie ir Jānis Baltmanis, Dzintra Andersone, Vita Rubene un Silvija Feldmane. Savukārt atceramies, ka jebkurš punkts Latvijas kārtē, kur jūs atzīmējat sporta loterijas biļetē, var kļūt veiksmīgs ne tikai jums, bet arī vistuvāk esošajai skolai, kura piedalās projektā Sporto visa klase. Šoreiz veiksmīgais punkts atrodas Egļupē, Allažu pagastā, Siguldas novadā. Un tam tuvākā skola ir Allažu pamatskola. Šī skola saņem 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai. Un šobrīd mēs turpināsim ar 100-gadus loterijas papildu spēli, kuras izlozes pie mums Super Bingo studijā notiek katru otro nedēļu. Un šajā izlozē piedalās ar pirmo kārtas numuru Ieva Leimane no Limbažiem. Labrīt! Labrīt! Kā jūtamies? Brīnišķīgi. Lieliski! Numur 2 Edgars Rakvičs no Rīgas. Jā. Pirmā reize studijā. Pirmā reize. Apsveicu! Trešais kārtas numurs Aijai Tereško no Reizeknes. Tāls ceļš bija jābrauc. Nu, bija gan. Viss kārtībā? Jā. Un 4. numurs Ilmāram Vaivodam no Preļu novada. Arī tāls ceļš. Protams. Tūdaļ pat skatīsimies, kā jūs šajā izlozē sadalīsiet 10 000 eiro. Sākam spēli, un pirmā savu izvēli veic Ieva Leimane no Limbažiem. Lūdzu. Tā tiek izvēlēts bumbieris, un atzīmējam, pirmā izvēle ir veikta. Edgars Rakvičs no Rīgas iesaistas spēlē. Tās ir mājas čības, 750 eiro. Dodamies tālāk, Aija, pirmā izvēle. Tā nevar izvēlēties, un atveram laimestu 500 eiro vērtībā. Ilmār, pirmā izvēle. Sirds un 500. Pirmie laimesti ir, dodamies pēc nākamajiem. Ieva. Vārde. 2000 eiro! Jūsu kontā jau 2500. Edgar, nākamā izvēle. Grils un 1000 eiro. Apsveicu, Aija. Jūs ņemat tepat stundeni 500 eiro un Ilmār. Jūsu otrā izvēle ir torte. Un torte ir 750 eiro vērta. Pēdējās izvēles palikuši 4 simboli. Ieva. Šahs pievieno jums vēl 750 eiro. Edgar, 3 simboli, izvēlamies krāsu paleti 750 eiro vērtībā. Aija, lietusargs un 1000 eiro.
Ilmār, jums nekas cits neatliek, jāņem burāšana, kas ir 1000 eiro vērta. Un šīs nedēļas izlozē Ieva laimē 3250 eiro, Edgars 2500 eiro, Aija 2000 un Ilmārs 2250 eiro. Apsveicam ar iegūtajiem laimestiem, bet tūdaļ pat paziņosim pirmos 2 dalībniekus, kur izlozē Superbingo studijā piedalīsies pēc 2 nedēļām. Raivis Briedis un Ineta Dūmiņa. Bet nu laiks papildu spēlē abas labas, kurā ir iespējams laimēt gan Apple komplektu, gan arī iespēju piedalīties tuvākajā fināla izlozē. Un katrā fināla izlozē galvenais laimējums būs automašīna Audi Q2. Uz šīs nedēļas izlozi ir piereģistrēti 7526 biļešu komplekti. Apple komplektu laimē Raimonds Reinholds, savukārt vietu finālā saņem Ieva Leimane. Izlozēto kvīšu īpašnieki nekavējieties un zvaniet pa tālruni 6722 7681. Bet vairāk informācija gan par jaunā Superbingo jaunumiem, gan arī par paspēles spēles noteikumiem uzzināsiet Latvijas Loto mājaslapā www.latloto.lv. Bet šobrīd mēs turpinām Lototrona izlozi un sagaidām jau nākamās 10 bumbiņas. Turpinām izlozi un tadam! Loteriju laimestu ziņas klāt. 14. Latvijas Loto jums piedāvā dažādas, gan momentu loterijas, gan skaitļu loterijas, gan interaktīvās loterijas, gan arī 32. Attiecīgi piedalīties papildu spēlēs arī nelaimējušajām momentu loterijām. Dažām ir savas papildu spēles. 31. Bet pastāstīšu jums par Latvijas Loto piedāvāto Ziemeļeiropas skaitļu loteriju Viking Loto, kuras izlozes notiek 15. katru trešdienu vakaros. Un aizvadītajā trešdienā 24. janvārī 62. kāda veiksminiece no Auces laimēja Viking Loto 55,628 eiro. 58. Labi, jūs interesē, kā viņi spēlēja. Ļoti vienkārši spēlē. Iloto iegādājās 21. biļeti ar 8 spēles variantiem uz vienu izlozi un ar atzīmi par dalību Jokerī un Jokerī 7 samaksājot 11 eiro. 8. Apsveicam. Lielisks jaunums, lieliska vērtīga ziņa. 12. Novēlam arī jums veiksmi izmēģināt kādā no Latvijas Loto piedāvātajiem skaitļu, momentu un interaktīvajām 19. loterijām. Trešā kārta ir noslēgusies un jau 2 līderiem ir atminēti 16 skaitļi. Šobrīd uzmanību! Laiks ir pienācis noskaidrot, kuri no komandu dalībniekiem piedalīsies riska spēles atlases spēlē. Tieši tā, veiksim izlozi. Un šajā spēlē piedalās katras komandas spēlētāji ar kārtas numuru 5. Un kā pirmo uz atlases spēli aicinām lielā komandas dalībnieci. Ilonu Ozoliņu no Madonas novada, kuras ģimene katru svētdienu skatās Superbingo un jūt līdzi spēlētājiem. Viens no 4 aizklātajiem žetoniem. Un jūs kļūstat par riska spēles otro dalībnieci. Aicinu ieņemt vietu jau pie riska spēles iekārtas. Varat doties gatavoties. Tālāk sagaidām dzeltenās komandas dalībnieci Zandu Beitiku no Smiltenes novada, kuru Superbingo cenšas spēlēt katru reizi, un Zandai patīk makšķerēt ar piebildi zivis. Lieliski! Un makšķerējam iespēju laimēt 400. Un Zanda savai komandai bankā ieskaita 200 eiro. Un tālāk sarkanās komandas spēlētāja Liene Ineta Kalniņa no Tērvetes, kura Superbingo studijā ir nokļuvusi pateicoties dzīves biedram. Un tātad vai nu naudas laimests vai spēlētāji numur 1 riska spēlē. 300 eiro tavs laimests un komandas bankā tiek ieskaitīti 100 eiro. Un zaļās komandas spēlētājs Kristiāns Eišmans no Cēsīm, kuram patīk pastaigas ar suņiem Formula 1, kā arī garšo asi ēdieni. Ja patīk riska spēle, tad ir jāspēlē riska spēle. Un tu kļūsti par riska spēles pirmo dalībnieku, lai veicas. Un pēc pavisam maza mirklīša uzzināsim, kurš uzvarēs aizraujošajā riska spēlē. Mēs esam gatavi uzsākt riska spēli. Spēlētāji jau ir ieņēmuši savas vietas, un kā pirmais savas izvēles veiks Kristiāns. Apsveicu. Vēl mazliet pārunāsim. Es jau skatos, tik noskatīts tas lauciņš. Kristiāni, jūs ticat veiksmē? Dažreiz, kad vajag. Bet kā jūs nonācāt Superbingo studijā? Ar veiksmi. Jautāšu vēlreiz. Kristiāni, jūs ticat veiksmē?
Tagad jā. Tagad, jā. Nu, re. Es vēlēšu, lai veiksmi jūs pavada arī spēles gaitā, bet, protams, iepazīsimies arī ar mūsu pretinieci. Ilona, jums ir brīnišķīga tradīcija ar ģimeni katru svētdienu skatīties Super Bingo. Tiešām bez izņēmuma katru. Bez izņēmuma. Kas jums visvairāk patīk? Man patīk, kā cilvēki vinne un jūs līdzi. Nu, bet šodien jūs kaut ko laimēsiet? Jā. Esat piedalīsies kādā spēlē jau? Nē. Pirmā reize? Jā. Iesācējiem vienmēr veicas un noteikti kāds laimēs būs. Cik liels, tas būs atkarīgs no jūsu mīlestības riskēt. Tieši tā, un spēle attaisnos savu nosaukumu. Mīļie spēlētāji, jūs sāksiet spēli atverot vienu no 5 aizklātajiem baltajiem lauciņiem. Tur starta summas no 200 līdz 500 eiro, bet riska spēles maksimālais laimes 18 000 eiro. Aiziet. Sākam, Kristiāna. Starta summa 250 eiro. Ilona, tagad jūsu gājiens, un jūs spēli uzsākat ar 300 eiro lielu naudas laimestu. Aizmirst pateikt, ka jums katram ir 5 gājieni, bet jebkurā brīdī, mīļie spēlētāji, jūs varat teikt stop pat šobrīd un tālāk nespēlēt. Kristiāna, vai izmantosiet nākamo gājienu? Jā. Aiziet, 250 eiro. Jauna starta summa pārvēršas par 170 eiro. Pavisam ir 4 jaunas starta summas, vēl kaut kur ir 170, 200 un 280. Ilona, jūs šobrīd esat vadībā, izmantojam otro gājienu? Jā. Labi, un reiz 3! 900 eiro pēc 2 gājieniem, lieliski! Spēles laukumā ir vēl viena atzīme, reiz 3, kā arī 2 reizes 2. Kristiāna, vai turpināsiet spēli? Jā. Aiziet, 170 eiro pārvēršas. Pieskaitam 280 eiro, attiecīgi jūsu laimests šobrīd 450. Mums ir uz pusi vairāk. Šobrīd ir izmantoti 2 gājieni, Ilona. Vēl ir 3 gājieni, vai izmantosiet 3. gājienu? Jā. Jau steidzam vērt vaļā šīs durtiņas un turpināsim spēli ar jaunu starta summu 200 eiro. Kristiāna, jūs šobrīd esat vadībā 450 eiro un jums ir palikuši vēl 2 gājieni. Vai izmantosiet 4. gājienu? Vēl jā. Vēl jā, aiziet. Un plus 180, attiecīgi šobrīd. Jūs laimests 630 eiro, Kristiāna. Par 430 eiro vairāk ir mūsu pretiniekiem. Šobrīd, Ilona, jums ir 200, vēl 2 gājieni. Viss kaut kas var notikt ar 200, bet ko daram tālāk ar 4. gājienu? Riskēsim. Riskējam, lai notiek, un varam vaļā šo lauciņu. Sadalam 200 uz pusēm, un šobrīd jums ir 100 apaļi eiro. Kristiāna, jums ir 630 eiro, un katram no jums ir palicis vēl 1 gājiens. Vai jūs izmantosiet savu 5. gājienu? Nē, viss. Stop. Jā, stop. Mēs sakam stop, 630 eiro. Kristiāna, kāda atzīme tev bija skolā matemātikā, atceries? Labāk neatcerēties. Nu, bet apmēram jau nojaut, ka īstenībā ar šo savu lēmumu tu esi izcīnījis uzvaru. Jo labākajā gadījumā, Ilona, jūs varat atvērt vēl vienu lauciņu reiz 3, kas pieskaitīs jums vēl 200 eiro, 100 arī. Vai arī atvērsiet jaunu starta summu vai pieskaitīsiet kādu vēl plusiņu. Nu, kas notiek? Izmantojam? Droši vien jau jāiet līdz galam, vai ne? Un plus 200 spēli noslēdzat. Nu, redziet, kā sagadījās. Spēli uzsākāt ar 300 eiro un arī noslēdzāt ar 300 eiro. Es jūs apsveicu ar 2. vietu un 300 eiro. Un arī 300 eiro jūs atnesat savai komandai. Varat doties iepriecināt savus komandas biedrus. Paldies par spēli! Brīnišķīga spēle un līdzi jušana no dienu palīdz un uzmundrina arī mūsu spēlētājus. Kristiāna, uzvara. Riska spēlē. Jā. Vai jūs riskēsiet arī tālāk atsakoties no šī laimes un dosties uz lielo finālu? Došos finālu. Brīnišķīgi. Vēlēsim veiksmi. Tā jūs šī abi ir pavadījusi līdz Super Bingo studijai. Noteikti pavadīs arī lielajā finālā. Un šobrīd mēs ar aplausiem jūs pavadām atpakaļ pie zaļās komandas, jo ar uzvaru riska spēlē Kristiāns savas komandas bankai pieskaita 400 eiro. Brīnišķīgi. Paldies par spēli. Bet nu gan, Armand, mums ir kāds darbiņš darāms. Bet šobrīd esam gatavi veikt jau nākamo izlozi, kuras laikā izlozēsim vēl 4 biļešu komplektu īpašniekus, kuri pie mums ieradīsies studijā nākamajā nedēļā no šī komplekta trauka, kura atrodas 11 dažādu komplektu veidi. Un jaunedēļ studijā tiekamies ar Renāti Beāti Ozoliņu no Gulbenes.
Pēc vienas nedēļas studijā tiksimies arī ar Rinaldu Eglīti no Jēkabpils. Tāpat tieši pēc vienas nedēļas studijā gaidām dalībnieku, kurš ir iesūtījis šo te komplektiņu. Opā, noķērām, un tā ir Guna Grīnvalde no Ventspils. Un pēc vienas nedēļas šeit Super Bingo studijā gaidīsim arī šī komplekta. Ir viens. Īpašnieku Audri Āriņu. Apsveicam! Bet, dargie draugi, šobrīd klāt ir Lototrona izlozes noslēdzošā kārta. 43. robežbumiņa šīs nedēļas izlozē. 277 000 spēles, un te atgādinu par šo te džokeru dāvanu. 69. Sapņu māju, ko uz jums piedarošu zemes uzbūvēs uzņēmums Somu māja, proti, ka 74. Ja, teiksim, šīs nedēļas izlozē kādam no jums izdodas 20 skaidrus atminēt, un te ir sapņu mājas noteikums. 37. Līdz 42. bumbiņai. Šodien robežbumbiņa Superbingo uzkrājumam ir 43. bet 54. šī džokeru dāvanu sapņu māja attiecas, ja jums 20 skaidrus izdodas atminēt līdz 42. bumbiņai. 50. Tad nu gan Somu mājas speciālisti uz jums piedarošu zemes uzbūvēs jūsu sapņu māju. 51. Līdz robežbumbiņai 6 bumbiņas. Jau ir viens līderis atminējis 18 skaitļus. Nu jau tādi ir 2 līderi. Skaitlis 2 tiek izlozāts. Līdz robežbumbiņai 5 bumbiņas ir atlikušas. Un 63. krīt pirmais rāmis. Lai mēs par pirmo rāmu šajā izlozē saņem viens spēlētājs. Apsveicam. Šobrīd mums ir 3 līderi. 18 atminēti skaitļi. 4 bumbiņas līdz robežbumbiņai. 44. Kā jums tas patīk? Turam tagad visi klusiņām īkšķus, sakrustojam pirkstus, pielūdzam veiksmes dievus. 72. 2 līderi, 19 atminēti skaitļi. Līdz robežbumbiņai 2 bumbiņas ir atlikušas. 18. 43. bumbiņa. Gaidam robežbumbiņu. 2 līderiem 19 atminēti skaitļi. 61. Skaitlis 61. Nav nevienam, ne otram kvītī atzīmēti. 57. Es teiktu, līdz ar to šī skaitļa loterijas izloze ir tik burvīga, ka 11. neko nevar paredzēt. Bet pie 45. bumbiņas mēs vienmēr nedaudz uzliekam pauzīti Lototronam, jo līdz 45. bumbiņai tiek izspēlēti un izmaksāti izlozēti Laimest par centru, un par ām pie Laimest par centru šajā izlozē tiek 1666 Superbingo spēlētāji. Laimest par ām saņems 35 dalībnieki. Jā, katrā gribēju teikt, ka vistuvāk Laimestam ir 24. tik un tik ar 19 atminētajiem skaitļiem, bet lūk, arī bingo laimētājs ir viens, skaitlis 24, un Laimests par bingo tiek vienam spēlētājiem. Nu ko, veiksim visiem nākamajā izlozē, kad bingo, Superbingo Laimests būs par 2000 jau vērtīgāks. Reklāmas pauze ir noslēgusies, un mēs atgriežamies Superbingo studijā, lai ar īpašu jaudu turpinātu ar mūsu jauno papildspēli Superbingo auto, kuras galvenais laimests ir automašīna Audi Q8. Mājaslapā latloto.lv apskatiet pilnu šīs papildspēles noteikums, kā arī reģistrējiet savu dalību, bet es tūlīt pat paziņošu 3 izlozēto kvīšu īpašniekus. Veiksmi! Uz šo izlozi reģistrētas 6525 kvītis. 1000 eiro saņem Egils Mūrnieks un Gundars Lasis, bet par otro starpfināla dalībnieku kļūst Kerija Meiluna. Apsveicam! Un šobrīd ir pienācis brīdis izlozēt vēl 3 finālistus, jo finālā no 4 vajadzīgajiem mums ir pagaidām Kristiāns, viens pats. Veiksim izlozi un noskaidrosim, kurš vēl šajā rītā papildinās finālistu rindas. Un tas būs zaļās komandas spēlētājs ar numuru 3. Anija Kupše, kuras šorīt studijā pārstāv Kristīne Zate-Vakina no Tukuma. Kristīnai patīk ceļot ar ģimeni un draudzenēm, un Superbingo Kristīna skatās katru svētdienu. Aiziet, turpinām izlozi, lai noskaidrotu, kurš šajā rītā lielajā finālā piedalīsies ar 3. kārtas numuru. Un tas būs lilā komandas spēlētājs ar kārtas numuru 3. Edgars Sprukts no Robažu novada. Edgaram patīk braukt ar velosipēdu, kā arī ceļot. Izrādās, ka Superbingo skatās tikai reizēm. Un tā tad noslēdzošā vieta šī rīta finālā.
zaļās komandas spēlētājam ar kārtas numuru 1. Astrīda Butnāne no Preiļu novada. Super bingo skatās visu laiku, un viņas lielākā ģimenes tradīcija ir visus svētkus svinēt un būt kopā. Mūsu finālisti ir noskaidroti. Tagad atliek noskaidrot, kurš no viņiem iegrīzīs šajā rītā jauno lielo laimes ratu. Bet vēl pirms lielā fināla apskatīsim komandu banku bilanci. Un es paziņoju, ka lielā komandas bankā ir 700 eiro, kurus savā starpā sadalīs 2 spēlētāji, attiecīgi katram 350 eiro. Dodamies tālāk pie dzeltenās komandas, mīļie, jūsu komandas bankā 1100 eiro, un to savā starpā sadalīs 3 spēlētāji, katram 367 eiro. Sarkanā komanda jūsu komandas bankā 1000 eiro, attiecīgi tie tiek sadalīti 3 daļās, katram 333 eiro. Un zaļās komandas spēlētājs, kurš nepiedalījās nevienā no auditorijas spēlēm, Egils Smukausis saņem visu komandas banku 1000 eiro. Bet tagad gan laiks finālam. Dargie draugi, klāt ir lielais fināls. Nu ko, spēlēsim finālu pa līmeņiem. Pirmajā līmenī ir 3 iespējas nokļūt otrajā līmenī, un pirmajā līmenī uzreiz kāds no jums laimēs naudas laimestu 500 eiro apmērā. Pirmais savu izvēli finālā visu laiku šajā raidījumā veiks Kristiāns. Kristiān, 1 no 4 fināla aplīšiem, kur izvēlēs pirmajā līmenī. Ņems tuvāko. Tuvākais ir ceļa zīme uz otro līmeni. Priekš tevis vēl nekas nav beidzies. Kristīne no pirmā līmeņa izvēlas turpināt finālu otrajā līmenī. Vai nu 500, vai turpinām cīņu par iespēju griezt lielo laimes ratu. Edgar. Tuvāko. Un apsveicu, spēle turpinās. Un līdz ar to ar 500 finālā mēs sveicam Astrīdu Butnāni no Preiļu novada. Apsveicu, paldies, jūs varat doties pie savas komandas. Intriga turpinās, nosacījumi tie paši. 1. Otrajā līmenī laimēs 1000 eiro lielu naudas laimestu. 2. Nokļūs jau fināla izvēlē. Kristiān. Ņemsim vidējo. Solis tuvāk lielajam laimes ratam. Kristīna, šobrīd no tevis būs atkarīgs tas, vai nu nauda, vai spēle. Turpinam par cīņu lielajā finālā. Edgar! Apsveicu, šajā raidījumā esi laimējis 1000 eiro. Paldies par spēli! Ja dažreiz ir dāmām priekšroka, fināla noteikumi ir nemainīgi, Kristiāna, atkal tava izvēle. Un tagad no tevis ir atkarīgs, vai griezīs lielo laimes ratu, vai atstās šo iespēju Anijai Kupšai, kuru studijā pārstāv Kristīne. Un tātad 2500 eiro Kristiāns Ešmons no Cēsu novada laimē šajā raidījumā, bet Kristīne, apsveicu tevi un apsveicu Anniju. Paskatāmies. Mēs dodamies kopā pie lielā jaunā laimes rata. Ja šobrīd studijā būtu Annija Kupša, viņa stāvētu pie lielā laimes rata, bet pie lielā laimes rata stāv Kristīna Zatevahina, kura pārstāv Anniju šīs dienas raidījumā. Kāpēc tā izdomājāt? Annija nav Latvijā. Atpūšos? Nedzīvo. Galvenais laba darba organizācija. Jā. Kā patika viss, kas ir jums nenotika un pēkšņi notika šodienas raidījumā? Nu, patika. Ļoti tāds strauši pavērsiens. Bet pārsteigums ir? Tas būtu tā maz teikts. Kristīna, šobrīd par pārsteigumu sev un Annijai jūs parūpēsieties, iegriežot jauno lielo laimes ratu, kas ir ne tikai liels, ne tikai smags, bet arī ļoti vērtīgs un krāsains. Viens noteikums, pilns apgrieziens, un skatīsimies, vai lielais laimes rats pēc mirkļa pārtaps par autoratu. Esat gatava? Jā. Studija gatava, mainie gatavi, 3, 2, 1 un griežam iekšā! Tātad viens pilns apgrieziens noteikti jau ir bijis, un kā jau mēs nevienu reizi teicām arī, kad aizvadītajā raidījumā jūs iepazīstinājām ar jauno lielo laimes ratu. No tā, protams, visa raidījuma laikā ir grūti novērst apti skatienus, un tam, protams, ka ir savs iemesls. Un mēs šajā rītā lielajā laimes ratā uzgriežam autorata sektoru, un šobrīd visu uzmanība. 3, 2, 1 un lielais laimes rats pārtop par autoratu, uz kura atrodas tikai un vienīgi automašīnas. Kristīna, kāda ir sajūta šobrīd? Jums rats būs jāgriež vēl vienu reizi.
Tas, ka jūs šajā rītā laimēsiet vienu no piedāvātajām automašīnām, ir vairāk nekā skaidrs. Un jūs esat pirmā, kura uz jaunā lielā laimes rata uzgriezīs automašīnu. Ir kāds favorīts? Ui, es pat nezinu. Es arī nezinātu, tāpēc, ka visas automašīnas ir fantastiskas un brīnišķīgas. Tagad es novēlēšu jums vienkārši izvēlēties savu jauno automašīnu. Kā dalīsiet ar Anniju, to izdomājiet pašas. Noteikums tas pats, pilns apgrieziens, griežam iekšā. Un šis tiešām ir fantastisks mirklis, ka tagad patiesībā vairs nav jāsatraucās. Bet no otras puses ir ļoti jāsatraucās, kura no jaunajām automašīnām būs jūsējā. Un tātad garām zeltainajai bultiņai griežas vairāki auto modeļi. Un tūdaļ pat arī autorats apstājās uz viena no automašīnu sektoriem. Un mēs ar lielāko prieku paziņojam, ka jūs esat kļuvušas par automašīnas Ford Puma jaunajām īpašniecēm. Un, protams, ka jūs saņemsiet arī naudas laimestu, lai varētu noformēt savu jauno Ford Puma. Skaisti, ne? Jā. Un apsveicam Anniju Kupši ar iegūto jauno automašīnu Ford Puma. Nu ko, uz šī brīnišķīgās nots mēs turpinām raidījumu un ar lielāko prieku dodu vārdu savai brīnišķīgajai kolēģei Kristei. Un tātad tieši šobrīd mēs izlozēsim vērtīgās TV izlozes ciparu kombinācijas. Izlozi veiksim, līdz būs pietiekams pretendentu skaits. Pirmā kombinācija 7, 4, 3, 4. Turpinām izlozi, lai noskaidrotu vēl vienu vērtīgo ciparu kombināciju, un tā ir 7, 3, 9, 9. Ja jūs kvītī ir sakritusi kādu no ekrānā redzamajām kombinācijām, tad aicinām jūs nekavējoties zvanīt pa tālruni 6722 4906 un reģistrēties. Bet nepārdzīvojiet, ja jums ir sakrituši TV izlozes cipari, bet neizdodas sazvanīt Latvijas loto. Jūs esat laimējuši 100 eiro. Bet šobrīd uzmanību, dārgie draugi, ir laiks šī raidījuma bilancei. Un šobrīd ekrānā jūs redzat, pie kādiem laimestiem ir tikuši pilnīgi visi mūsu šīs dienas 24 auditorijas spēļu dalībnieki. Bet šīs dienas raidījumā pie lielākajiem laimestiem tika medspēles uzvarētāja Karina Kaminska, kur laimēja 8500 eiro. Bet uz mūsu jaunā lielā laimes autorāta jauna automašīnu Ford Puma laimēja Annija Kupša, kuru šodien studijā pārstāvēja Kristīne Zatevakina. Sveicieni, lai labi ripo! Tieši tā, bet šobrīd grafikā jūs redzat informāciju par visu šodienas laimestu kopsumu. Tomēr, ja jums šķiet, ka kāda svarīga informācija esat palaiduši garām, tad to vienmēr atradīsiet mūsu mājaslapā www.latloto.lv. Protams, tur vienmēr varat iepazīties arī ar visiem spēļu noteikumiem. Un tur arī uzzināsiet to, ka nākamajā nedēļā lielais superbingo uzkrājums ir jau 279 000 eiro, un jaunedēļ tie tiks izspēlēti līdz 42. robežu bumbiņai. Un atcerieties, ja spēlējot superbingo veiksiet arī atzīmi par dalību Jokers un Jokers 7, tad laimējot superbingo uzkrājumu līdz 42. robežu bumbiņai, papildus uzkrājumam laimēsiet arī sapņu māju, kuru uz jūsu gabala uzbūvēs uzņēmums Somu māja. Kā mums visiem veicas? Un veiksies arī raidījumā tieši pēc vienas nedēļas, kad mēs ar jums arī tiksimies. Atā! Atā!